This is Oli Basket. Sveiciens visiem! Te Jānis Sandsbergs, un tu skaties This is Oli Basket otrās sezonas noslēdzošo sēriju. Neliels atskats, kā mums ir gājis šogad. Uzklausīsim sportistus un kā vienmēr parunāsim nesportiskas sarunas sportiskā gaisotnē. Un, protams, arī atskatīsimies, kā tad gāja šajā pasaules čempionātā basketbolā. Bet tagad iekārtojamies ērtāk, paņemam kaut ko graužam, jo mēs sākam! Vēl pēdējo reizi šajā sezonā mēģināsim uzdot neloģiskus jautājumus loģiskiem cilvēkiem. Par cik centimetriem zemāki ir Indonēzijas arēnas basketbola grozi? Pusotru. Par pusotru, vai tev šķiet, ka pusotru centimetrus tas ir daudz vai maz? Daudz. Par 10. Un tev? 5. Par 0 centimetriem. Vai jūs zināt, kādēļ basketbola tiesnešiem šī pasaules čempionāta basketbolā ir galvā pelcepurs? Viņiem nav gan jau. Nav pelcepurs. Bet, ja būtu, es atbalstītu tikai. Es nezinu. Kā sauc basketbola izlases treneri? Luka Banki. Ja par Latviju ir runa. Luka Banki. Vēl nav bijusi atbilde, bet labi, kā tev šķiet? Es arī nezināšu. Es aizmirsu, bet viņam ļoti skaists vārds bija tāds, kurš ļoti ir tāds specifisks un neviegli atmiņā paliekošs. Otro reizi šajā turnīrā mēs parādījām, ka latviešiem ir kārtīgs raksturs, jo mēs pirms pēdējās ceturtdaļas bijām iecinājuši ar 11 punktiem. Ja mēs skatāmies vēsturiski uz Latvijas sportu, mēs parasti salūstam. Tad šajā čempionātā mēs vairāk kārt esam tieši no šādām smagām situācijām izlīduši un uzvarējuši. Tā kā cepuri nost mūsu raksturam. Esmu arī publiski jau komentējis, ka Latvija uzvarēs. Mačs smags, kā redzat, bet es domāju, ka uzvarēs, jo mums šajā čempionātā ir šis uzvarētāju gars, uzvarētāju mentalitāte. Es kopumā esmu visai tāds sportā bez emocijām, jo man daudz sporta nākas redzēt, bet parasti izdara šādies. Jā! Jā! Es tiešām nezinu, kā lai tagad parunā. Manuprāt, vismaz mēs šodien esam šeit, lai nevis svinētu, bet lai jums visiem pateiktu milzīgi paldies. Čau, te Artūrs Žagars. Paldies, kosmiski vienkārši tiešām.
Tagad, kad atbrauc uz Latviju, tad viņš šī nosēžās, tad sāk saprast vairāk, kas noticis ir. Grūti iedomāties, auguma parametri mums nav baigi līdzīgie. Spēles stils arī īsti nē, bet, es nezinu, varbūt es nezinu, kaut kādu uzvaru mentalitāti vai es tiešām nezinu, grūti kaut kā atrast līdzības. Blondi Matīs. Mēs esam jau no bērnības vienkārši kopā spēlējuši. Mēs esam vienā komandā pirms vispār pirmajā mūču 14 izlasē. Mēs esam kopā spēlējuši visādos Able turnīros un visur pārējā. Viņš pie manis pa nakti ir palicis, tā kā mums arī ģimenes ļoti tuvis ir. Un mēs tā, protams, arī pēc spēles pret Lietuvu, kad mēs sapratām, ka viss čemps ir beidzies, mēs tā ieskatījāmies arī tā teikt viens otram acīs, arī treneris Artūrs Visockis, un kā mēs esam kopā izgājuši cauri, un tas tādu emocionāli uzsit uzreiz. Bet, protams, no bērnības jau spēlējot, viņus laukumu jūt perfekti, un ļoti liels prieks spēlēt. Un vispār tas tāds pagodinājums, ka mēs arī kopā pāris spēles varējām sākt sākuma pieciniekā. Tas ir tas tāds tiešām, ko atcerēsies uz visu mūžu. Skaitīt, es neskaitīju līdz noteikti, bet pēc sajūtām es sapratu, ka diezgan daudz reizes, kad es padodu piespēlu komandas biedrs iemet, un tad jau 1, 2 vairākas reizes. Un pirms es pēdējo mājiņu uztaisīju, ka es uz pēdējām 2, man liekas, vai 3 minūtēm uzgāju laukumā, tad man Dairis Bertāns jau no malas arī pateica, ka man vajag 2 piespēles līdz rekordam. Un te jau, protams, pick and roll spēlējot. Lietuvieši arī sēdz īstenībā parocīgu aizsardzību man pick and rollā, kas ir flat defense, kad viņi zemu sēdz garais, un tad man ir viegli izdalīt piespēles gan garajiem, gan uz stūriem. Protams, paldies komandsbiedriem, ka iemet grozā visu. Protams, tas ļoti liels pagodinājums ir tomēr man personīgi, kuram nav nekāda vispār pieredze, nekāda internacionāliem kausiem, ne Eirobaskets, ne pasaules kaus, protams, pirmoreiz vēsturē. Vispār tāds pirmais nopietnais turnīrs ar Latvijas izlases, un tas pats svarīgākais jau tomēr, ka mēs beidzām tajā top 5. Tas ir tāds lielākais ieraksts arī CV, protams, katram no mums spēlētājiem. Un protams, tas simboliskais piecinieks, tas tāds arī wow nedaudz ir tagad, kad atbrauc mājās, jau vēlreiz minēju, nosēžās tās emocijas, tad sāk saprast vairāk un patīkam, protams. Es vairāk dzirdu no kaut kādiem čomiņu grupčatiem un visiem pārējiem tur kaut kādas, kur atsūt kaut kādus rakstus vai kaut kādas bildes vai tur mīmus vai vienalga, tad es ir tā smieklīgi paskatīties, protams. Bet, dīvaini jau, protams, ka tādā ziņā jau pēc tā 18 jau bija kaut kāds bišķīt haipiņš apkārt, bet šito nevar salīdzināt vispār visā izlasē, tā kā tā parādi un viss pārējais, vienkārši kosmos tiešām. Fiziski grūtākā. Es gribētu teikt, ka īstenībā pret Itāļiem, jo tā bija uzreiz 24 stundu laikā mēs 2 spēles izspēlējām un ļoti emocionāli sāpīgs zaudējums pret Vāciju un vajadzēja uzreiz ātri aiziet gulēt, lai no rīta var agri pamosties, uztaisīt kaut kādu recovery treniņu un spēlēt pret Itāļiem, kad tajā ziņā, ja tu salīdzini kādas tās spēles svars bija Vācijai un Itālijai, viņš ļoti samazinās pret to Itāliju. Tāpēc arī mentāli bija grūti noskaņoties tādai fiziskai spēlē, jo mēs sapratām, ka Luka Bankie, protams, tā ir svarīga spēle, tomēr tāds itāļu derbijs savā ziņā, protams, un jā, es teiktu, ka tā bija grūtākā. Es teiktu, ka Kanāda ļoti daudz turēja, un, protams, arī Vācija īstenībā Denis Šūders ļoti mēģināja tur no līdzsvaru izsist, lai kaut ko raustījās, tur ar pleciņu ielikās iekšā, kaut kur turēja visu laiku, kaut ko runāja, tā kā biņšī. Es nezinu, man nav tāda sajūta, ka gribās tagad leko kur iekšā. Es nezinu, es esmu kāds es esmu, un varbūt tas ir skopa vai nav, bet neesmu tāds varbūt ļoti aktīvs sociālo postotājs drīzāk. Es ļoti, ļoti bieži sēžu sociālos tīklos un skatos un lasu kaut kādus notikumus un vispārējo, bet pats varbūt neesmu tik aktīvs. Ja kaut kāda smuka bildīte iekrīt telefonā, tad jau ielieku iekšā, bet tā baigi tur nepačējos. Īstenībā smieklīgs notikums bija, protams, emocionāls, bet savā ziņā arī smieklīgs bija. Man patika uz parādi, ka mēs uz skatuves stāvējām un kad Dairis ar Dāvi man blakus stāvēja un apraudājās, kad himna bija un vispārējais. Un Dairis griezās projām no cilvēkiem, lai neredz, ka viņš asars raud, viņš pagriezās un tajā otrā pusē vēl vairāk cilvēku stāv, un viņš nezināja, kur likties. Un tad mēs ar Dāvi tur iesmējām nedaudz, bet, protams, tādā foršā ziņā. Emocionāli jau ļoti bija, bet tas man tāds, kas vissvaigāk tagad atmiņā ir. Protams, man ir svarīgākais, ka man ģimene un man tuvinieki lepojās, un es mēģinu, protams, viņus, kā arī visu Latvijas tautu padarīt gandarīt, un tas ir mūsu visu, man liekas, ne tikai mans, tas ir pilnīgi visu Latvijas izlases spēlētāju tāds mērķis, mēs jau spēlējam tiem savējiem, un protams, savā ziņā arī cīnamies tur par savu darbu, tas tomēr darbs galā mums ir, bet tiklīdz kā tu uzvelc Latvijas kreklu, tad tas vairāk nav īsta darbs. Tāds patriotisks ļoti notikums un tās emocijas nevar dabūt nevienā klubā.
Tā kā, protams, kad forši, ka šitā sanāca un kad ģimene priecīgi ir, un man jau arī nedaudz asars saskrien, kad es iznācu no lidmašīnas ārā un ieraudzīju savējos uzreiz. Un tas patīkamais jau ir, ka ļoti daudz tie mūsu paudzes, tā teikt, tie Strautiņš, Zoriks, es, Kuruts, mēs visi viens otru ģimenes zinām, jo mēs esam bērnībā kopā spēlējuši viens pret otru, viens ar otru, un tas arī tādu emocionālo vēl papildus iedeva virsū. Nu, mums īstenībā no iekšpuses nebija tik ļoti wow, tas viss skats, tāpēc, ka mēs tajā brīdī apmēram sākām pārģērbties uz uzvalkiem, un mums sanāca tieši virs brīvības pieminekļa nolidot, mums nebija tāds apkārt, tā kā mēs to brīvības pieminekli īsti neredzējām, bet nu, protams, kad uzreiz arī tu tik zem nolaižās tā lidmašīna un brauc pāri visai tā Latvijai, nereāls tās sajūtas ir. Plus, kad nosēžās un mēs izbraucām cauri tiem ugunsdzēsēju vārtiem, tas arī tāds īpašs moments bija. Tā kā skudriņas, protams, jau skrienot lidmašīnā. Sākumā, kad iesēdies lidmašīnā, pirmkārt jau bija garš ceļš apakaļ no tās Indonēzijas. Un kad tikām tajā Air Baltikā visi kopā un jau tuvojāmies mājās, tad jau mēs sākām jau emocionāli palikt arī lidmašīnā. Es šobrīd grasos burtiski braukt pie aģentiem uz ofisu un runāt par, kur es nokļūšu tālāk, ko es pagaidām vēl nevaru minēt, bet kaut kad drīz tas iznāks ārā, es domāju. Tā kā tas ir mans tuvākās nākotnes plāns tagad, un, protams, kamēr es vēl Latvijā esmu pavadīt laiku ar ģimeni, draugiem un nepazaudēt formu arī patrenēties vēl, tā kā noteikti tas. Jā, esmu dzirdējis, interesīti ir parādījusies, un, protams, ka patīkams to visu dzirdēt ir, bet tagad, es domāju, svarīgi ir nospēlēt labu šito sezonu, lai varētu realizēt to sapni, un tā kā jāgatavojās, jāmauc tālāk, un interesīti ir tas pats galvenais, un prieks, ka es arī paņēmu, protams, savā ziņā tādu riska variantu, ka neparakstīju nekur pirms čempionāta, tā kā es domāju, tas arī palīdzēja tiem, tā teikt, tam Amerikas marketam, Amerikas virtuvē nedaudz varbūt atpakaļ interesi uz sevi uzvilkt, bet, kā jau es minēju iepriekš, tam visam pāri ir tas, ko mēs ar komandu kopā sasniedzam, un tas vienkārši vienreiz dzīvē, man liekas, izjūtams emocijas. Un cerams, ka nav vienreiz dzīvē, cerams, ka būs vēl, un es ticu arī, ka būs, bet vienkārši kosmos tiešām. Un man bija līdzīga situācija, ka man negaidīt pie brīvības pieminekļa izsauc pie mikrofona. Un tagad, kad es neredzu visus tos tūkstošus man priekšā, tad ir grūti jau tā pateikt. Ko es mēģinu, ko es varētu novēlēt, ir tas, ka, lai mēs varētu vairāk un vairāk šādi vienoties un būt roku rokās un tik daudz cilvēku sapulcēties kopā un parādīt, cik Latvija īstenībā ir liela, lai arī uz kartes varbūt relatīvi maziņi mēs esam un maz iedzīvotājs skaits un vispārējais mēs darām lielas lietas un mēs tiešām esam ļoti patriotiski un, man liekas, pēc šādiem notikumiem mēs parādām, cik mēs īstenībā tuvi viens otram esam un tas ir pats svarīgākais, tā vienotība. Latvijas vīriešu basketbola izlase savā debijā pasaules kausa fināla turnīrā izcīnīja augsto 5. vietu. Turklāt sniegums laukumā bija rekordu cienīgs. Mūsu basketbolisti var lepoties ar vēl vienu spilgtu ierakstu pasaules kausa vēsturē, jo procentuāli pēc izcīnīto uzvaru skaita mūsu valstsvienība ir 3. visu laiku sekmīgākā. Un visbeidzot, Latvijas izlase savā debijas turnīrā cīņā par 5. vietu ar rezultātu 98-63 sagrāva Lietuvas valstsvienību. This is Olī Basket jau laikus informē. 2027. gada pasaules kausa fināla turnīrs norisināsies Katarā, un tās būs vēsturē 20. pasaules meistarsacīkstes. Mani sauc Ants Sansbergs, un paldies, ka skatījāties This is Olī Basket. Jau pavisam drīz mēs tiksimies Olibet Latvija izklaides raidījuma, bet sadaram 4. sezonā. Noteikti piespied šim video laiku un piesako arī Olibet Latvija YouTube kanālam. Čau! Mēs tiksimies Olibet Latvija. Jau pavisam drīz mēs tiksimies Olibet Latvija izklaides.